Čau! Te Rolands no e-peļņa.com un šodien noskaidrosim, kas ir affiliate marketings un kā ar to var nopelnīt naudu internetā. Affiliate marketings, jeb partneru marketings, latviski sakot, ir mans galvenais ienākuma avots, tāpēc es par šo tēmu esmu diezgan zinošs un ceru, ka jūs iegūsiet kaut ko vērtīgu no šī video. Sāksim ar to, ka noskaidrosim, kas tad īsti affiliate marketings ir. Aplūkosim šo Shopify sagatavoto attēlu ar schēmu, kā strādā affiliate marketings. Man gribētos šeit ielikt vēl vienu rimbulīti, kur tam uzņēmumam, kurš piedāvā savu affiliate programmu, ka viņam sākumā ir jāpadara sev pieejam. Tātad vai nu viņam jāuztais ir savu personīgā affiliate programma, vai arī jāpievienojas kādam affiliate tīklam, lai viņš varētu iedot saviem potenciāliem affiliate partneriem savus linkus un izsekot tos. Tad, kad šim uzņēmumam jau būs sava affiliate programma, tad interesanti, tas ir affiliate, tādi kā es un potenciāli jūs varēsiet pievienoties šai programmai un saņemt savu affiliate linku. Tas būs tāds unikāls links, jeb saite, kurš izsekos visus darījumus un atzīmēs to sistēmā, ka tie ir veikti caur jūsu affiliate linku, kurš ir unikāls, tas ir tikai jūsu, un tur kļūdas nemēdz rasties. Tātad, kad jūs šo affiliate linku būsiet saņēmuši, jūs viņu varēsiet ievietot savos sociālajos tīklos, savā mājaslapā, iedot draugam, uzrakstīt uz lapiņas un izdomājiet paši veidus, kā jūs viņu popularizēsiet. Un tad, ja kāds caur šo jūsu unikālo linku iepirksies vai izmantos uzņēmumu pakalpojumus, kurš šo linku sagatavoja, tad kā redzam schēmā, cilvēkiem ir jāuzspiež uz jūsu linka un pēc tam kaut kas jāizdara tā tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja mājaslapā. Un tad affiliate tīkls izseko šo darījumu un jūs saņemsiet komisiju, kas būs kaut kur no 5 līdz 40% pārsvarā. Tātad šādi ir tā affiliate marketing schēma, un tā viss turpina griezties uz riņķi, un jums ir tikai jāmeklē jauni cilvēki un jāved viņi uz šī partnera mājaslapu, lai viņi tur iepērkas, abonē un dara jebkādas lietas, par ko uzņēmums saņems naudu, un tad jūs saņemsiet daļu no šīs naudas. Es pirmo reizi ar affiliate marketing saskāros jau 2011. gadā, kad es atklāju mājaslapu pokerstrategy.com, kurā piedāvāja nopelnīt par to, ka es viņiem ieteikšu jaunus klientus. Un tur sistēma bija tāda, ka tiem cilvēkiem bija jāizpilda anketa vai quiz, un tad viņi saņēma par to $25 bez maksas kādā no poker kontiem, tur bija vairāk, kur varēja izvēlēties. Un es ar šo linku dalījos savos sociālajos tīklos, un man diezgan labi veicās. Toreiz man bija 18 gadi, un man izdevās nopelnīt nepilnus $300, kas bija ļoti, ļoti patīkami. Es atceros, ka es vidusskolā stāvēju pie bufetes rindā, un man tikko bija no rīta ienākusi šī nauda, mana pirmā affiliate nauda, un tā bija superīga sajūta, ka es varēju nopirkt pusdienas par naudu, ko es nopelnīju ar affiliate marketingu. Nav gan tā, ka es kopš 2011. gada esmu nodarbojies tikai ar affiliate marketingu. To nopietni es daru pēdējos 4 gadus, līdz tam man bija tāds eksperimentēšanas režīms visu laiku, kad es uztaisīju kaut kādus affiliate projektus, un tad viņi neaizgāja, un tad es padevos, un tad pēc gada es mēģināju atkal, un tad ap 2017. gadu es sāku saprast, kādi ir labākie veidi, lai izveidot veiksmīgu affiliate mājaslapu, un tad kopš tā brīža es sāku pamazām pelnīt, un pēc tam pagāja vēl 4 gadi,
līdz es varēju aiziet no sava apmaksātā darba un nodarboties tikai ar affiliate marketingu. Un pēdējo 2 gadu laikā man nav bijis mēnesis, kad es nenopelnīju 2000 eiro. Labākais mēnesis tikai no affiliate marketinga bija man šķiet ap 6000. Bet tāds vidējs mēnesis man ir 4000 eiro tikai no affiliate marketinga, plus vēl e-komerci un citas lietas, ko es daru. Lai šo naudu nopelnītu, šobrīd manā portfolio ir apmēram 20 mājaslapās, kurā ir izvietoti mani affiliate linki, un tas man prasīja kādus 8 gadus, kopš es sāku pirmo savu nopietno mājaslapu. Cik var nopelnīt ar affiliate marketingu? Affiliate marketingā peļņa nav ierobežota. Ahrefs.com mājaslapā ir interesants grafiks par affiliate marketeru peļņu Amerikā. 57,55% pelna zem 10 000, 16,21% pelna no 10 līdz 50 000, 5,15% pelna no 5 līdz 100 000, 7,94% pelna no 100 līdz 150 000, bet tikai 3,78% pelna vairāk par 150 000 gadā. Bet noteikti arī pelnīt zem 10 000 nav slikti, jo tas var būt jūsu side hustle, ka jūs tam veltat salīdzinoši maz laika, un ja jūs nopelnīsiet kaut vai 1000, 2, 3 vai 5 vai 10 000, un tas būs papildus jūsu darba algai, tad droši vien, ka jūs jutīsieties tāpat labi un varēsiet aizbraukt vēl vienā ekstra ceļojumā katru gadu. Kā jūs varat sākt nodarboties ar affiliate marketingu? Tas ir ļoti viegli, apmēram šitā. Hop! Jūs pieregistrēties kādā affiliate marketinga tīklā, iegūstat savu saiti, un jūs varat sevi saukt par affiliate marketeri. Sākt affiliate marketingu tiešām ir ļoti, ļoti vienkārši, taču jums vajadzētu izstrādāt kaut kādu plānu, kā jūs veiksmīgi šo biznesu darbināsiet, kā jūs reklamēsiet savus affiliate saites, kur jūs viņus liksiet, vai jūs veidosiet blogu, vai tas būs YouTube kanāls, vai Instagram profils, vai TikToks. Varianti ir ļoti daudz, bet jums ir jāizdomā labākie kanāli konkrētiem produktam, ko jūs taisties reklamēt. Piemēram, Latvijā ir ļoti maz partneru marketinga programmas, tāpēc, ja jūs to gribēsiet sākt tikai Latvijā, tad jums ļoti liela izvēle nebūs, un vispopulārākās lietas, ko reklamēt, būs vai nu azartspēles, kas ir kazino un totalizatori, ātrie kredīti vai arī dažādas investīciju platformas. Un visām šīm pieminētajām nozarēm ir aizliegts maksas reklāmas tādos kanālos kā Google Ads, Facebook, Instagram. Bet, ja jūs gribēsiet reklamēt kaut ko, kas nav saistīts ar šīm pieminētajām nozarēm, tad visticamāk, ka jums būs jādodas uz kādu ārzemju affiliate tīklu, un tāpēc varbūt ķersimies klāt pie nākošās tēmas. Kādi ir populārākie affiliate tīkli? Lielākais Latvijas affiliate tīkls noteikti ir DoAff.net, jeb DoAffiliate. Es pat šajā uzņēmumā biju praksē augstskolas laikā, un es varu garantēt, ka ja jūs ņemsiet savus linkus no šejienes, tad jūs saņemsiet izmaksu un viss būs ļoti droši. Šeit es esmu iegājis savā DoAffiliate kontā, kur man šobrīd stāv 41,20 eiro. Šī summa man jau šeit stāv kādas 2-3 gadus, jo es viņu nevaru izņemt, jo minimālā izmaksa ir 70 eiro, bet es šo reklāmas tīklu vairs neizmantoju. DoAffiliate tīklā jūs atradīsiet pārsvarā tikai ātro kredītu kampaņas un nezinu, vai jūs ar to gribēsiet nodarboties. Bet, ja vēlaties nedaudz plašāku piedāvājumu, kur jūs varēsiet atrast peer-to-peer investīciju platformas, vienkārši investīciju platformas, ātros kredītus un arī dažu populāru veikalu affiliate linkus, tad es ieteiktu aplūkot targetcircle.com mājaslapu. Šeit arī man stāv kaut kāda naudiņa 82 eiro. Šo es iespējams šomēnes saņemšu uz savu uzņēmumu bankas kontu. Šie piedāvājumi man ir aktuāli e-peļņa.com portālā, piedāvājumu bonus sadaļā. Dažādas investīciju platformas piedāvā ļoti dāsnas affiliate komisijas. Piemēram, eToro piedāvā
$200 par katru jauno piesaistīto klientu no Latvijas. Šobrīd es esmu savā eToro partneru kontā un es esmu piesaistījis 17 cilvēkus pēdējos 6 mēnešu laikā, bet neviens nav veicis depozītu, lai es varētu saņemt savu partneru komisiju. Pirms apmēram 2 gadiem es biju diezgan aktīvs eToro affiliates un redz, kur ir mana statistika no 2022. gada, kad es nopelnīju, sākas 2021. Un es šajā affiliate platformā esmu nopelnījis ap 4000 eiro. Lai nopelnītu šo naudu, es publicēju rakstus par to, kā man iet pašam ar tirgošanos epeļņa.com portālā. Tāpat es biju izveidojis WhatsApp grupu, kuru es nosaucu eToro Latvija, un tur es vācu domu biedrus, ar kuriem tad mēs aprunājam, kur labāk investēt, kur ir karstākie kripto. Un tad, tā kā es biju šīs grupas admins, tad es viņiem piedāvāju arī reģistrēties eToro caur savu affiliate linku, un tas diezgan labi strādāja. Tā ir viena ideja, kā reklamēt savus affiliate linkus. Ja jūs vēlaties reklamēt digitālos produktus, tad labākā platforma, kur iegūt digitālos produktus, ir clickbank.com. Man pašam arī ir pieredze ar clickbank.com platformu, un viņu piedāvājums es izmantoju kādreiz, lai publicētu tos dažādās Facebook grupās. Tas bija tās diezgan spamīgs pasākums, bet man ar to izdevās nopelnīt diezgan ok naudu. Šeit varam ielūkoties, kā izskatās Clickbank piedāvājuma sadaļa. Šobrīd es esmu atvēris sadaļu Top Offers, un šeit ir pieejami dažādi piedāvājumi. Piemēram, Mitolīna, manuprāt, ir kaut kādas ripiņas, tad Java Burn arī ir kaut kādas ripiņas, Prostavaiva arī ir ripiņas. Te laikam ir tikai ripiņas, bet ja mēs paņemam sadaļu, piemēram, e-biznes un marketing, tad šeit jau ir visādi interesantāki piedāvājumi, ko jūs varētu mēģināt reklamēt. Mana iecienītākā sadaļa, protams, ir betting systems. Un es esmu reklamējis gan betting gods, tas ir sporta tipsteru platforma. Tad es esmu reklamējis arī Lottery Maximizer savā angļu valodas e-peļņu versijā, Profit Maximizer, Z-Code sistēmu, Autoloto procesoru. Jā, es esmu veicis šo sistēmu apskatus, kurus es pasūtīju, lai man uztais citi cilvēki publicēja tos savās mājaslapās. Viņi norankojās Google, un tad es saņēmu tā neregulāri kaut kādas komisijas no šiem servisiem. Piemēram, ar šo Z-Code sistēmu es nopelnīju apmēram $700, un tas bija principā neko nedarot. Es iztērēju $10 par rakstu, ko es pasūtīju vienā citā servisā, un tad šis raksts bija kaut kādā 2., 3. vietā Google meklētājā uz Z-Code sistēmu review, un tad cilvēki, kur izlasīja šo rakstu un uzspiedz mana linka, abonēju šo Z-Code sistēmu, un tad es nopelnīju. Manuprāt, visvieglāk izmēģināt affiliate marketingu ir ar, piemēram, Temu vai AliExpress partneru programmām. Es pats esmu reģistrējies AliExpress partneru programmā. Man pat šajā platformā ir 3,51 eiro nopelnīts, kurus es gan nevaru izņemt ārā, jo minimālais, manuprāt, ir $10 vai $20, ko es baigi necenšos savākt, jo šis bija tās neliels eksperiments. Es ieliku 2 postus savā Instagram storijā, kur es ieliku linkus uz ļoti noderīgu produktu, roku sildītāja, un tad cilvēki iepirkās. Man šķiet, neviens pat nenopirka tieši to roku sildītāju, viņi nopirka dažādas citas lietas AliExpress platformā, un man par to tika ieskaitīti šie $3,51. Es gan pats neesmu reģistrējies Temu affiliate programmā, bet jūs to varat izdarīt un varat izmēģināt reklamēt ļoti karstos Temu produktus. Tur gan viss ir tik lēts, ka man pat būtu tā žēl reģistrēties un vēl atņemt kādam ķīnietim naudu, ko viņi tāpatām daudz nenopelna droši vien. Šeit ir akcijas, ka Temu piedāvā no 10 līdz 30% komisiju, kas ir tiešām milzīga komisija, salīdzinot ar to, cik lēti
un cik daudz, manuprāt, cilvēki pērk viņu produktus. Un tad visu affiliate programmu karalis Amazon Associates, kas ir amazon.com affiliate programma, no kuras es pats gan esmu šobrīd izslēgts dēļ neaktivitātes. Es esmu 2 reizes reģistrējies un neko tur neesmu izdarījis, tāpēc 2 reizes mans konts ir aizslēgts jau. Bet Amazon piedāvā pelnīt līdz pat 10% no pārdotā caur jūsu linkiem. Manuprāt, lai veiksmīgi strādātu Amazon partneru programmā, jums saturs noteikti būs jāveido angļu valodā, jo latviešu valodā un vispār Latvijā man šķiet cilvēki mazāk izmanto Amazon pakalpojumus. Šeit ir arī mans Printful affiliate dashboards, un jūs varat redzēt, ka šeit es esmu nopelnījis $378,19. Tie ir nedaudz vairāk kā 10% no tā, ko caur mano affiliate linku cilvēki ir iegādājušies, kas ir $3,531. Un nav nemaz tik viegli, ja paskatāmies, ka es esmu uzģenerējis 6,378 klikšķus, un no tiem ir bijuši tikai 331 reģistrācija, no kurām tikai 19 ir pārvērtušās par klientiem, kuri ir ģenerējuši šos $3,500. Visaktīvākā cilvēku piesaisti man ar Printful bija tad, kad man vēl bija strādājošā lapa angļu valodā, kurā man bija ļoti daudz salīdzinoši raksti par dropshippingu, un es tajos visos reklamēju Printful kā iespēju taisīt savus custom produktus, un tad cilvēki reģistrējās un veidoja savus veikalus, un tad es nopelnīju kaut kādas komisijas. Vai ir nepieciešams uzņēmums, lai sāktu nodarboties ar affiliate marketingu? Īsā atbilde ir nē. Sākot nodarboties ar affiliate marketingu, jums noteikti nav jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai SIA. Jūs varat šos pakalpojumus sniegt kā privātpersona, bet tad jums gada deklarācijā būs jānorāda tas, cik jūs esat nopelnījuši ar šo jauno darbiņu, un jānomaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis 20% apmērā. Taču, ja jūs pārsniegsiet 40,000 apgrozījumu, tad jums būs jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Lūk, tas bija neliels ieskats affiliate jeb partnermarketingā, un es ceru, ka jums bija interesanti, un es aicinu ikvienu pamēģināt savu veiksmi un prasmes affiliate marketingā, jo to sākt nemaksā tiešām neko. Jūs varat pieregistrēties affiliate tīklos, iegūt savas saites uz jebkādiem pakalpojumu sniedzējiem vai preču pārdevējiem un sākt reklāmu savā personīgajā Instagram, Facebook, TikTok profilā, vai arī izveidot, piemēram, bezmaksas blogu WordPressā, vai arī izveidot savu kanālu, kurā jūs runājat par kādu konkrētu tēmu, piemēram, Discordā, Telegramā, WhatsAppā un citos saziņas kanālos. Ir ļoti daudz taktikas, kā ar partnermarketingu var nopelnīt bez maksas. Tas ir neieguldot naudu, nepērkot un netaisot dārgas mājaslapas. Jūs varat sākt ļoti lēnām un pamazām attīstīt savu partnermarketinga biznesu. Protams, ka ieguldot kaut kādu naudu, jums uz priekšu ies ātrāk, bet tā kā jūs tikko sāksiet, tad neuztraucieties par tempu, jo izmēģinot šīs visas partizānu mārketinga stratēģijas, jūs noteikti kaut ko iemācīsieties un pēc tam varēsiet arī varbūt gudrāk tērēt savu mārketinga budžetu saviem partnermārketinga projektiem. Kā parasti, paldies, ka skatījāties, ceru, ka izbaudījāt un tiekamies nākamajos video.